Kas ir DeFi un kā tas strādā? Šodien mēs iepazīsimies ar vienu no visinteresantākajām inovācijām finanšu pasaulē – DeFi, jeb decentralizēto finansējumu. Kas tas ir un kā tas darbojās? Sveicināti kriptomafijā! Šodienas video būs ļoti interesants un aizraujošs, tāpēc nospied laiku un abonē mūsu kanālu, lai nepalaistu garām vairāk šādu video. Iztēlojoties tradicionālo finanšu sistēmu, mēs domājam par bankām, brokeriem un valdības regulējumiem, taču DeFi, kas ir saīsinājumā no Decentralized Finance, jeb decentralizētais finansējums, pilnībā pārveido šo modeli. Kas ir DeFi? DeFi ir finanšu sistēma, kas izmanto bloķēdes tehnoloģiju, lai nodrošinātu finanšu pakalpojumus bez starpniekiem, piemēram, bankām. Tā ir atvērta, globāla un pieejama ikvienam ar interneta pieslēgumu. Vienkāršiem un saprotamiem vārdiem sakot, visas tavas darbības notiek bez trešām personām. Viss notiek patiešo. Kā darbojas DeFi? Kā tas darbojas? Pamata tehnoloģijas aiz DeFi ir bloķēde, decentralizēta datu bāze, kas glabā visus darījumus. Populārākā platforma, kas atbalsta DeFi, ir Ethereum. Ethereum ļauj veidot un izpildīt viedos līgumus, pašizpildošos līgumus ar noteikumiem, kas ir tieši ierakstīti kodā. Šie veidie līgumi nodrošina, ka darījumi notiek automātiski, kad izpildās noteikti nosacījumi, novēršot nepieciešamību pēc starpniekiem. DeFi piedāvā plašu dažādu finanšu pakalpojumu klāstu. Daži no populārākajiem ir aizdevumi un aizņēmumi. Platformas kā Aave un Compound ļauj lietotājiem aizdot vai aizņemties kriptovalūtas, nopelnot procentus vai maksājot tos. Decentralizētās biržas jeb DEX platformas kā Uniswap un SushiSwap ļauj lietotājiem tirgoties ar kriptovalūtām tieši, bez centrālās biržas starpniecības. Stabilās monētas, jeb stablecoin. Kriptovalūtas, kas piesaistītas fiat valūtām, piemēram USD, lai mazinātu cenu svārstības. Populārākās ir DAI, USDC un USDT. Apdrošināšana. Nexus Mutual un citi nodrošina apdrošināšanas pakalpojumus kriptovalūtu aktīviem un DeFi protokoliem. DeFi priekšrocības un riski. DeFi sniedz daudz priekšrocību, pieejamību, caurspīdīgumu un kontrolas brīvību pār saviem līdzekļiem. Tomēr ir arī riski, piemēram, tehnoloģiskās kļūdas veidojas līgumos, regulējuma nenoteiktība un potenciālie krāpšanas gadījumi. Nākotnes perspektīvas. DeFi nākotne izskatās spoža. Tā piedāvā iespēju uzlabot finanšu sistēmas, padarot tās taisnīgākas un pieejamas visiem. Ar nepārtrauktu tehnoloģiju attīstību un pieaugušo lietotāju skaitu mēs varam sagaidīt daudz jaunu un aizraujošu iespēju un uzlabojumu. Paldies, ka noskatījies šo video līdz galam. Ja tev ir jautājumi vai vēlies uzzināt vairāk par DeFi, atstāj komentāru zemāk un abonē mūsu kanālu, lai nepalaistu garām nākamos video. Ar jums bija Kriptomafija, gaidīsim jūs nākamajā video.